Labdien, kolēģi! Centīšos paskaidrot, laika ir maz, sākšu ar saturisko, jo ne pirmo reizi precedents, un tad kādēļ tas viss notiek. Un tad es jums atgādināšu, ka 22. gadā bija ierosināta lieta Satversmes tiesā, un 23. gadā Satversmes tiesā norādīja savu nolēmumā, ka advokātu padomes rīcība ir pretrunā ar sabiedrības un citu personu tiesību aizsardzības interesēm. Ņemot vērā šo informāciju, kā arī saņemot informāciju par to, ka likums ir pārkāpts, es pieprasīju papildu ziņas. Par ko iet runā? Man gribētos tieši, lai jūs saprastu. Advokatūras likuma 16. pantā rakstīts, ka ja advokāts izdarīja noziegumu, ja advokāts var būt atbrīvots uz nerehabilitējušiem apstākļiem, viņš nedrīkst palikt advokatūrā. Viņu vajadzētu izslēgt. Tas ir likums. Un tad ir informācija, ka likums nav pildīts. Ir Satversmes tiesas nolēmums, ka tieši tas nav ievērots. Ņemot vērā šos apstākļus, lai noskaidrotu, vai likums ir pildīts vai nav pildīts joprojām, lai organizētu jautājumu izskatīšanu komisijas sēdi, pieprasīju informāciju no iekšlietu ministrijas informācijas centrā. Viņi sadalīja informāciju divos blokos. Un tad laika posmā no 21. gada līdz 25 gadiem viņi norādīja, ka ir 35 advokāti, kuri vai nu izdarīja noziedzīgu nodarījumu, vai turēta aizdomas, vai ir apsūdzēti. Tur dažādas situācijas, bet 3 cilvēki bija jāizslēdz no advokātiem, 32 tur bija pamats izskatīt jautājumu par apturēšanu. Kad es pajautāju, kāda situācija bija iepriekš, viņi nosūtīja papildus informāciju. Un līdz 20. gadām tādu advokātu skaits, uz kuriem attiecās ierobežojumi, kas minēta 16. un 17. panti, bija 66. Tātad no tiem 34 cilvēki nedrīkstēja strādāt par advokātiem, un lēmumi par viņu izslēgšanu nebija pieņemti. Kad es saņēmu visas šīs atbildes, oktobrī es lūdzu informāciju, un tad decembrī es saņēmu. Es sasaucu sēdi, es uzreiz, protams, nosūtīju advokātiem lūgumu paskaidrot, kas notiek valstī. Lai izrunātu šo jautājumu, kad informācija bija manas rokas, es sasaucu sēdi un aicināju advokātus sniegt papildus informāciju, lai saprastu. Un tad bija interesanti. Pirmais, par ko sāka runāt Liepiņas kundze, viņa tieši norādīja, ka kurš man atļāva uzdot jautājumus, uz kāda pamata es meklēju informāciju. Informēju, vadot juridisku komisiju. Man ir tiesības lūgt informāciju. Man ir tiesības apkopot informāciju. Man ir pienākums sagatavot jautājumus izskatīšanai juridiskajā komisijā. Vairāk kārt viņa traucē. Tā, ka viņa traucē tagad, to pašu mēs redzējām arī komisijas sēdē. Tā viņa arī uzvedās. Protams, ka es lūdzu viņu ievērot kārtību. Protams, es viņai stāstīju, ka es tieši tad neļaušu viņai traucēt, jo tā ir tieši destruktīva rīcība. Bet tā notika. Un tālāk bija vēl interesantāk. Tad mūsu advokāti, turot rokas Saeimas kārtības rulī, viņi teica, uz kāda pamata jūs uzaicinājat mūs uz komisijas sēdi? Un tālāk bija vēl interesantāk. Tālāk viņi stāstīja, ka tie notiesātie vai uz nerehabilitējuša pamata atbrīvotie, tas viss notika nepamatoti, jo nepareizi rīkojas prokurori. Tālāk viņi stāstīja, ka tieslietu ministrija nepareizi strādā un nav pareiza likumā. Viņi vēl pastāstīja, ka Satversmes tiesa nesaprot. Un, ziniet, arī tiesu vāra ir nepareiza. Ar tiesu vāru arī interesants stāsts. Viena no tām advokātiem nolēma kļūt par tiesnesi. Tā, kuri bija jāatbrīvo no advokātiem. Viņi iesniedza dokumentu, un tiesneši to pamanīja. Un ko dara advokāti? Ko dara advokātu padome? Advokāta padome rakstā, šim faktam nav nozīmes. Tas negrauj reputāciju. Tā mēs dzīvojam.